Čau! Šodien esam atbraukuši Zaivīksti, Madonas pusē. Kā vakar gaujā nekas labs neķerās, esmu atbraucis šeit. Ārā ir liela sutoņa. Paš to laiku es noķēru vienu asari. Nelielu. Tiešām karsts, daudz dunduru. Grūti makšķerēt. Ko ir pienācis vakars? Loms nebija tik liels, kā es biju domājis. Tomēr ir labi pavadīts laiks, kas ir pats galvenais. Gan jau ar laiku arī nāk zivis. Rītā ceļos 4:30, tā kā esmu jau pie pašas upes, arī makšķerēšu rīt turpat. Ceru, ka rīts būs daudz progresīvāks zivis ziņā. Labrīt! Ir 4:30 no rīta. Esmu piecēlies, bet diemžēl izslietus. Tādēļ būs jāuzgaida, kamēr viņš pāriet. Eju uz upi, aiz manīm augsts saule. Cerams, ka lietus nelīst, jo teikšu godīgi man lietus nepatīk. Arī nepatīk iet pa slapju, pretīgi pļauju. Pretīgi tāpēc jau slapju. Esmu atnācis savu vietu. Trīs lietus. Cerams, ka ar laiku skaidrosies. Drīz varēs sākt makšķerēt. Mēģīšu grūtenes, slēpšos no lietus, gaidīšu drīz. That's my plan. Makšķerēju jau kaut kur 2 stundas. Esmu noķēris 2 asarus, ko es neuzskatu par īpaši labu lomu. Neskatoties to, ka bija iemetis 3 gruntsmakšķerus, atsaucība ir ļoti maza. Arī uz spinningu izmēģināju vairākus vizuļus, 2 norāvu, bet arī pat nevienu piecirtienu. Ko ir laiks tīk makšķeris? Loma nav liela, esmu noķēris 3 asarus, bet galvenais ir process, labi pavadīts laiks, klusumā, svaigā gaisā. Nevienmēr tās zivis ir galvenais. Šoreiz nesanāca, nākošais sanāks.